ar jums. Lasījums no mūsu Kunga, Jēzus Kristus evaņģēlijā, ko uzrakstījis apostolis Matejs 8. nodaļā. Gods tev, Kungs! Un Jēzus iekāpa laivā, un viņa mācekļi tam sekoja. Un redzi, jūrā izcēlās liela vētra, tā ka viņi vēlās pāri laivai, bet Jēzus gulēja. Tie piegājuši viņu modināja saukdami: Kungs, glāb mūs, mēs ejam bojā! Jēzus tiem sacīja: Kādēļ esat tik bailīgi, jūs mazticīgie? Tad piecēlies, viņš apsauca vējus un jūru, un iestājās liels klusums. Bet cilvēki izbrīnā jautāja, kas viņš ir, kā vēji un jūra viņam paklausa. Tas ir mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijs. Slava Tev, Kristus! Lūksim! Mēs Tev, Kungs, slavējam un pateicamies, ka mēs visi esam Tavās rokās, ka Tu, Kungs, mūs māci un stiprini mūsu ticībā un paļāvībā uz Tevi. Sveiki, Dievs, ka mēs arī šo evaņģēliju pārdomājot, Kungs, stiprināmies ticībā. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Šodien ir tāda viena svēta diena, vismaz par radio, ja mēs tā dzirdējām šodien. Kas šodien ir pa dienu? Mārtiņdiena. Bet Mārtiņdiena ir ne tikai tautas tradīcijās, bet Mārtiņdiena ir svētā Mārtiņa diena. Un tur ir kaut kāda zināma saistība arī ar luterāņu baznīcu, un kā jūs domājat, kāda saistība tur varētu būt? Mārtiņš Luters. Un tas ir tā brīnišķīgi. Izrādās Vācijā šodien šeit Mārtiņa dienā ir tiešām īpaši svētki, kas ir tiešām Mārtiņam Luteram veltīti, jo Mārtiņš Luters ir kristīts svētā Mārtiņa vārdā. Un vēl ir viena saikne svētajam Mārtiņam ar mūsu zemi, proti, ka Livonija bija baznīcas valsts, Livonija bija, varētu teikt, bruņinieku valsts, bet svētais Mārtiņš ir bruņinieku aizbildnis. Un tur ir kaut kāda zināma saikne starp Livoniju un svēto Mārtiņu, un Mārtiņa dienu Livonijā, Mārtiņa dienu mūsu zemē, kam ir tāda īpaši kaut kāds uzsvars, jo mūsu zeme ir saistīta ar šo Livonijas vēsturi, kas, man liekas, ka 400 gadu bija Livonija, ja? Tad mēs esam vesels 400 gadus dzīvojuši ar šo tradīciju, un tas kaut kādā ziņā patiešām ir atstājis iespaidu uz mūsu domāšanu, uz mūsu tradīcijām, kas ir atstājušas arī iespaidu tautas tradīcijām. Un tātad tādi skaisti interesanti svētki. Un gribētos teikt, ka vēl arī tas, kad latvieši izcīnīja savu brīvību, tas arī nozīmē kaut ko, ka tad, varētu teikt, Lāčplēša diena būtu kaut kas tāds tā kā Mārtiņa dienas turpinājums. Bet kaut kas tajā ir patiešām tā konsekventā spēja izcīnīt, panākt līdz galam. Tas patiešām ir šis svētais Mārtiņš bija tas, kurš arī Kristus dēļ palika uzticīgs pie ticības līdz galam. Viņš bija karavīrs, viņš bija romiešu karavīrs, kurš nebaidījās no nāves, apliecinot savu ticību. Un Mārtiņa Lutera, nevis Mārtiņa Lutera, bet svētā Mārtiņa, varētu teikt, tas kā, ar ko viņš svētais, viens no tiem notikumiem viņa dzīvē, ka viņš atdeva pusi no sava apmetņa vienam nabagam, bet tas nabags izrādījās pats pestītājs. Un tas ir notiek tas, ko Jēzus saka, ko jūs vismazākajiem esat darījuši, to jūs arī man esat darījuši. Un tā viņa pašaizliedzība, viņa sirds, kas bija arī pie vismazākā cilvēka, arī tā kā apliecinājās. Bet šodien mēs nedaudz par citām tēmām. Šodien mums ir
viens evaņģēlija notikums, kurā Jēzus ar mācekļiem nonāk vētrā. Nonāk vētrā, un tas īpašais ir tas, ka Jēzus apklusina vētru. Un šis ir viens no tādiem sauktamajiem episkajiem Jēzus brīnumiem. Episks tādā ziņā, ka viņš ir liels, tas ir brīnums, kas ir ļoti liels, kas aptver pat, jāsaka, dabas stihijas. Jēzus apsauc divas stihijas šajā notikumā. Tas ir vējš un tā ir jūra, tie ir ūdeņi. Un tas priekš mācekļiem bija tāds piedzīvojums viņu dzīvē, viņu gaitās ar Jēzu, ko viņi atcerējās noteikti visu savu mūžu. Līdzīgi kā Pēters raksta savā pirmajā vēstulē, atcerēdamies, kas notika apskaidrošanas kalnā. Tā visi mācekļi, kas bija ar Jēzu, viņi vienmēr atcerējās šo notikumu, kā Jēzus apsauc vētru un jūru. Un interesanti, ka Jēzus apsauc vēju un jūru, un tur ir rakstīti vārdi, un iestājās liels klusums. Un pirmajā brīdī, kad mēs tā pārdomāt šo notikumu, gribās teikt, tas nav iespējams. Ja jūs esat dzīvojuši pie jūras, un jūs esat piedzīvojuši, kā tas izskatās, kad jūrā ir vētra, ja jūs esat bijuši braukuši varbūt ar kuģi, kurā ir vētra, jūs varat iedomāties, vai ir iespējams, ka vētra apstājās, piemēram, pusstundas laikā, stundas laikā. Viņa apstājas tikai pēc dienas, varbūt pēc divām tikai. Vētra un jūra, kas ir sabangojusies, ka tur viss vārās un trako un ir vairāku metru augstu viļņi, tad viņu tā nevar apstādināt. Tas ir patiešām episks brīnums, kas notiek šajā evaņģēlija stāstā. Tas ir Dieva radītais brīnums. Un varētu teikt, ka tas ir tāds liels brīnums, līdzīgi kā Izraēla tauta, kad gāja cauri tai saucamai Niedru jūrai, kas varbūt bija tāds šaurums tajā jūrā, kur viņi gāja uz Izraēlu, bet tomēr tas bija kaut kas fantastisks. Apmēram 1 miljons cilvēku iziet cauri jūrai, un jūra pašķirās. Tas ir kaut kas, varētu teikt, dabiski neiespējami, bet tas notiek Dieva spēkā. Vai arī, kad Elija lūdz Dievu un līst lietus. Varētu teikt, ir skaidrs debesis, lietus nav līs jau veselu gadu, un pēc tam, pēc Elija lūgšanas, līst lietus. Un tas ir arī, varētu teikt, kaut kas episks un liels. Un varētu teikt, uz šo evaņģēlija brīnumaino notikumu iespējams paskatīties no tāda divējāda aspekta, raugoties uz to, ko šis notikums nozīmē mums priekš mūsu ticības. Un viens aspekts ir priekš mums kā Kristus baznīcas un priekš mums kā Kristus mācekļiem, priekš manis kā Dieva māceklim, kā Dieva ticīgam cilvēkam. Un varētu teikt, tas pirmais, ka Jēzus iekāpa laivā un viņa mācekļi tam sekoja. Varētu teikt, šie vārdi, ka Jēzus iekāpa laivā un viņa mācekļi viņam sekoja, jūs ziniet, kas tas ir, tā ir baznīca. Laiva, Jēzus un viņa baznīca. Tie esam mēs, mīļie draugi. Mēs esam tagad šajā laivā, un mūsu vidū ir Kristus viņa vārdā un viņa sakramentā, un mēs gribam viņam sekot. Mēs esam viņa sekotāji. Mēs esam viņa mācekļi. Mēs viņam sekojam. Un mūsu laiva, mūsu kuģis dodās cauri pasaulē, un mēs ceram, ka mēs nonāksim otrā krastā. Mūsu cerības, mūsu ticība ir uz jauno Jeruzalemi. Un mēs dodamies tam pāri, un tāpēc arī, jūs ziniet, kā baznīca sauc. Baznīca sauc par kuģi. Tas, kur mēs tagad sēžam, ir kuģis. Vai kā Noasa šķirsts. Jūs dzirdējāt stāstu par Noasu, kā plūdi mitējās un viņš bija šķirstā. Noas bija šķirstā. Un šķirsts bija tas, kas izglāba šo viņa dzimtu un dzīvniekus izglāba no šiem plūdiem, kas nesa iznīcību.
Un jāsaka, te ir tā simbolika, nosa šķirsts, kur ir izglābtie, un tie dzīvie, kas cer uz dzīvību, un tā ir šī jūra, šīs nebeidzamais bangojošais okeāns, nepastāvīgie ūdeņi, vētra, kas ir visapkārt, vētra, kas iznīcina, vētra, kas nes iznīcību, vai pareizi sakot, iznīcību, kura ir kā tāda šķīstīšanās uz kaut ko jaunu, un tā ir pasaule. Baznīca, mēs, Dieva bērni, atrodamies pasaulē, un pasaule, jeb kā grieķu valodā ir minēts evaņģēlijā, tas termins ir kosmos, pareizāk sakot, kosmū. Mēs atrodamies pasaulē, kas nemitīgi viņi bangojās, viņi nepastāvīgi, tad ir augšā, tad ir lejā, tad ir augšā, tad ir lejā, tad uz vieniem sāniem, tad uz otriem sāniem, tad uz priekšu, tad uz aizmuguri. Un visu laiku mēs esam tajā. Un tie pasaules ūdeņi visu laiku apdraud šo Dieva šķirstu, to cerību uz glābšanos. Un kamēr pasaule ir ārpus baznīcas, mēs esam glābšanā. Bet tikko kā tie pasaule ienāk baznīcā, tā baznīca sāk grimt, šis kuģis sāk grimt. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi, ka baznīcā ir Dieva vārds, ka baznīcā ir ticība, ka baznīcā ir tas, ko Dievs mums māca, ka mēs neienesam pasauli baznīcā, jo tad baznīca zaudē savu baznīciskumu, sāls zaudē savu sālību, kā Jēzus saka, jūs esat zemes sāls. Tad viņš saka, ja sāls vairs nav derīga, ko tad lai ar to vairs dara? Tā ir izmetama un no ļaudīm saminama, viņš saka. Un tas nozīmē, cik svarīgi ir baznīcai būt baznīciskai. Un tā ir ļoti būtiska lieta, kas uz mums runā. Bet vēl šajā notikumā tas svarīgākais ir, ka Kristus ir pārāks par jūru un vētru. Viņš ceļas un savalda to, ar ko mēs netiekam galā. Viņš to dara ar savu balsi. Proti viņš, līdzīgi kā Dievs, kad viņš rada pasauli, viņš saka, fiat lux, lai top gaisma, piemēram, ja? Vai lai top dzīvība. Un Jēzus ar savu balsi, ar savu pavēli, viņš apstādina šo stihiju, viņš apstādina pasauli, viņš apstādina to ritējumu, kas iet uz destruktivitāti, kas atņem dzīvību, viņš spēj to apstādināt. Un tāpēc viņš saka tos vārdus Jāņa evaņģēlijā, es pasauli esmu uzvarējis, viņš saka šos vārdus. Un tas nozīmē to, ka mēs esam ar Kristu, mēs esam šajā patvērumā, kas dod mums tādu šo pastāvību, šo cerību uz tādu nemainību, jo tā pasaules mūžīgā mainība un nepastāvība, nedrošība, mēs nevaram ne uz ko paļauties, kad mēs esam pasaulē, bet kad mēs esam ar Dievu, mēs uz Dievu varam paļauties. Mēs nevaram paļauties uz cilvēkiem, mēs nevaram paļauties paši uz sevi, bet mēs uz Dievu varam paļauties. Kristus ir tas, uz ko tu vari paļauties, uz ko mēs kā draudzi varam paļauties, mēs kā baznīca, kā Dieva bērni, kā Kristus mīļotie, mēs varam paļauties. Dievs ir stiprs pamats, Kristus ir klints, un Pētera ticība ir tā klints, uz kuras mēs varam turēties. Ticība, kas pieķeras Kristum. Tā ir tik ļoti būtiska un svarīga. Un tas lielais klusums, kas tur beigās izstājās, varētu nozīmēt šo pasaules vētru un vēstures noslēpumu, kurā tiks savaldīti visi destruktīvie spēki, kas dara postu mums visiem. Gan varenās impērijas, gan demoniskie spēki, gan cilvēka dabā piemītošās kaislības, un beigās iestāsies miers, jeb kā apstults Pāvils raksta vienā no savām vēstulēm, kad iestāsies, kad Dievs būs viss iekš visa, ka Dievs caurstrādos pilnīgi visu, un tā ir tā mūsu cerība, uz ko mēs ceram, uz ko mēs ticam. Taču vēl tā otra lieta,
ka laiva, kas peld jūrā, varētu būt arī katra kristieša dzīve. Laiva, kurā iekāp Jēzus. Un varētu pat teikt, kas ir laiviņa, vai ne? Ja es ar laiviņu iebraucu Daugavā un tad uzpūšu vējš, tad liekas, diezgan bīstama situācija. Tur varētu būt tādā mazā laiviņā. Un es ieros tajā savā laiviņā un ceru, ka tikšu pāri Daugavai. Un diezgan bailīga situācija. Un mācekļi, kas cenšas to ūdeni smelt laukā no laivas, kad viņi veļās pāri, un viņi skatās, Jēzus guļ. Un šajā interesantajā notikumā, tajā simbolikā, mēs varam redzēt arī šo katra cilvēka dzīves, jeb individuālo simboliku. Mēs pārceļamies no viena krasta uz otru krastu, no grēcīgās un nepilnīgās pasaules, no manas vecās dzīves. Es ceļos uz jaunu dzīvi. Un kamēr manī notiek šīs pārmaiņas, kamēr es topu par jaunu cilvēku, es tieku apdraudēts ar tām vētrām, kas notiek manā dzīvē. Un šīs vētras vispirmā kārtā, mīļie draugi, ir mūsu krišanas grēkā. Mēs krītam un liekas, es vairs nevaru. Kas es esmu par kristieti, ka es tā grēkoju. Un kad par mani stiprāk mana vecā daba, mani, sliktie draudi, sliktie ieradumi, vai pasaule, kura man pavadina atkal kaut ko tādu izdarīt, un tās vētras apdraud mani. Un es liekas, es smeļu laukā, es daru, ko es varu, bet es nevaru. Bet tā interesantā lieta, ka mācekļi vispirms gribēja darīt paši, un tas ir ļoti vīrišķīgi, ļoti cilvēcīgi, ka tā mēs darām, vispirms darām paši. Un tad, kad mēs nevaram, tad mēs meklējam, kas man varētu palīdzēt. Kristus te kaut kur ir. Kur ir Kristus? Viņš guļ. Kristus guļ laivā. Un tā ir tāda interesanta simbolika, mīļie draugi. Guļošais Kristus. Un te ir jautājums, vai Kristus guļ tāpēc, ka viņš guļ, vai tāpēc, ka cilvēks ir masticīgs un bailīgs. Un tāpēc viņš saka, kāpēc jūs esat tik bailīgi, jūs masticīgie? Masticīgs un bailīgs cilvēks. Tas nozīmē to, ka cilvēks nav vērsts uz Dievu, cilvēks ir vērsts uz sevi. Un tā, kad cilvēks ir vērsts uz sevi, viņam liekas, ka Dievs guļ. Viņš ir, kā teikt, agnostiķis. Agnostiķis saka, par Dievu neko nevar zināt. Dievs ir nezināmais, lielais nezināmais. Un bieži vien jāsaka, man Bībele ir rokā. Es varu viņu lasīt katru dienu, bet vienalga man liekas, ka Dievs guļ. Bet kāpēc tā ir? Tāpēc, ka es esmu masticīgs. Un tāpēc, ka es esmu vērsts uz sevi, es baidos. Es baidos zaudēt. Es baidos zaudēt to, kas ir manās rokās. Es baidos zaudēt to, par ko man liekas, man ir kontrole. Es baidos zaudēt to, ko es gribu turēt par savu, ko es esmu sagrāvis, kas ir manās rociņās, kas ir manā spēkā. Bet es nemāku nodot to Dievam. Es nemāku to ielikt Dievam, es nemāku uzticēties Dievam. Un tā masticība rada bailību. Un Jānis raksta savā vēstulē, ka ja cilvēks baidās, viņš nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Un tā ir tāda šī, varētu teikt, masticīgā cilvēka pozīcija. Un tāpēc Jēzus pieceļās un apsauc vētru. Un viņš to izdara, lai cilvēks ieraudzītu, ka Jēzus ir pārāks. Viņš vienmēr ir bijis viņa dzīvē. Viņš vienmēr ir mūsu dzīvē. Viņš nekur nav tālu no mums. Viņš ir mūsu laivā. Viņš ar mums ir kopā. Patiesībā mēs esam viņa laivā. Bet mums liekas, ka viņš kaut kur tur guļ, tur laivas galā. Bet patiesībā viņš visu vada. Viss ir Dieva rokās. Vajag tikai ieraudzīt to. Vajag tikai noticēt tam. Vai tikai paļauties uz Kristu. Un šī paļāvība rada brīnumu. Tiek uzvarēts tas, kas ir neiespējami. Un apsaukt jūru un vētru. Tas ir neiespējami, bet tas notiek. Kristus spēkā. Tas notiek. Cilvēka dzīve spēj mainīties. Un liekas, tu varētu kalnus pārcelt, bet cilvēka raksturs nekad nemainīsies, gribētos tā teikt. Varētu upes pagrīzt pretējā virzienā. Bet cilvēka raksturs paliks tāds pats, vai ne? Cilvēks nekad nemainās.
Bet Dieva spēkā cilvēks, kas ir grēcinieks, kas ir grēka vergs, Dieva spēkā var kļūt brīvs. Jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Un jāsaka, gribējās nocitēt 68. psalmu, kas tiek uzskatīts, ka tas ir eksorcismu psalms. Tur ir rakstīts šādi: Dievs ceļas, viņa ienaidnieki tiek izklīdināti, viņa nīdēji un nicinātāji bēg no viņa vaiga. Kā izklīst dūmi, tā tu viņus izklīdini, un kā ugunī izkūst vasks, tā bezdievi ies bojā Dieva priekšā, bet taisnie priecājas. Viņi līksmojas Dieva priekšā un gavilē priekā. Un tāpēc šeit parādās tas, kā Jēzus apsauc to vētru un apsauc to, ko mēs netiekam galā. Viņš mūs dara brīvus. Un jāsaka, šis notikums ir tāds, kurā Jēzus vēlas, lai mācekļi piedzīvo šo notikumu. Jēzus ir kā skolotājs, kurš liek saviem mācekļiem piedzīvot vētru, lai viņiem ticība kļūst liela, lai viņu ticība kļūst stingrāka un pamatotāka. Un jāsaka, mācekļi iziet no šī notikuma laukā kā tādi, kas seko vēl vairāk Kristum, kuru sekošana Kristum vairs nav, varētu teikt, tikai formāla, bet pēc būtības. Viņi kļūst patiešām Kristus sekotāji. Patiešām arī mēs, kas izejam caur savām dzīves vētrām, mēs stiprināmies ticībā. Jo bieži vien patiešām arī mūsu dzīves pārbaudījumi, mūsu bēdas, mūsu grūtības, mūsu zaudējumi, mūsu dvēseles sāpes ir arī tādas, kuras mums dod aizvien stiprāku pieķeršanu uz Kristumu, ka mēs viņam ticam. Nevairs tikai tāpēc, ka tā vajag, nevairs tikai tāpēc, ka tas ir loģiski, bet tāpēc, ka mēs esam to piedzīvojuši. Mēs zinām, viņš ir pasaules pestītājs. Āmen. Un tālāk mēs apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju, Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Mēs ticam uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu.